Šodien mēs pastāstīsim par New School. Ja palaid garām Old School, iepriekšējais video, noskaties. Viens no interesantākajiem faktiem New School radās 80. un 90. gados, tā kā nepārāk ilgu laiku apakaļ. New School nav pārāk tuvs stils man, bet ko es zinu par New School? Spilgts krāsas, drosmīgs tetovējuma stila izvēle, un kā arī liela oriģinalitāte iekšā un arī kā animācija tiek pieviedot klāt ar visām spilgtajām krāsām. Tā kā ļoti interesants stils. Stila pazīmes. Šim stilam ir viena raksturīga, līdzīga pazīme, kā ar Old School kopā ir treknas līnijas, pēc tam viss atšķirās, kas ir spilgti toņi, skābas krāsas un arī kā deformētas lietas un vispārējais svarīgi ir krāsu izjūta un tilpums, jo trakāk, jo labāk, un šis stils ir ļoti pamanāms. Tā kā, ja tev patīk, tad droši atrod meistaru vislabāko, kas tev derētu. Kam piemērots? Ja gribi kaut ko jautru, neparastu un izkāpt bišķi no komforta zonas, šis stils ir tieši piemērots tev. Šis stils ir piemērots tiem, kas nebaidās izcelties no citiem, un bišķi vajag būt drosmīgam par šādu izvēli, jo, kā jau arī pieminēju, te nav robeža šim stilam. Cilvēki kā meistari mēģina savu oriģinalitāti parādīt ar ļoti lieliem apjomiem, tā kā vienmēr var sagaidīt ko interesantu no šāda stila veida. Ja šis stils un video tev uzrunāja, droši spied patīk, abonē mūsu kanālu un skaties nākošos video.